Latvijas televīzija. Ieklausīšanās uzņēmējos, nodokļu politikas reformas un aktīva Eiropas Savienības struktūra fonda apguve. Šie ir tikai daži no punktiem, kuri tika izskatīti Latvijas darbdevēju konfederācijas tikšanās laikā ar jaunās valdības finanšu ministri Danu Reiznieci Ozolu. Darba devēju konfederācija ir pārliecināta, ka ar valdības atbalstu spēs šo gadu pārvērst par tautsaimniecības izaugsmes gadu. Tikai jādod iespēju valdībai sevi pierādīt. Valdībai jābūt tik gudrai, lai saprastu, ka tur ir tas, pieredze, zināšana, atbildība, kompetence, pēc ka viņa katru dienu strādā uz rezultātu. To patu mēs gaidām no valdības. Darbs uz rezultātu. Uzņēmēji akcentēja arī nodokļu politikas reformas un vides sakārtošanu pēc darba devēja konfederācijas teiktā. Šī bija prioritāte visās sarunās un uzņēmēji īpaši cer uz Danas Reiznieces Ozolas atbalstu tālākajās sarunās. Nodokļu politikā mēs mēģināsim izstrādāt tādu vidēju termiņu plānu, lai gan uzņēmēji, gan arī sabiedrība zinātu, kas viņus sagaida un nebūtu kāda nepatīkama pārsteiguma budžeta veidošanas pēdējos vakaros. Un vēl par ziņu aktualitātēm stāsta Dācis Stirāni.